Lēkāt laikam nevajag. Es domāju, ka tu domāji, ir jēga vēl augstāk iet. Es te pats sākšu un tad iešu lēnām uz leju. Es domāju, no šejienes sākam un ejam uz leju. Nu, tāpēc es arī domāju, nu, bet man liekas, ka tu jau tūlīt būs pa tālu jau. Būs labi. Ok. Te arī padzimtā bedrīte ir. Ir! Oba! Tā es esmu kopā ar tevīm? Nē, es kaut kur tuvāk esmu. Tā es esmu tev pāri, labi. Te pat cilksim. Kā viņš man besī? Taimsis. Taimiņš. Kaimiņš. Pa vidiņu iešāva. Smuks taimiņš. Sandiņas vajag? Jā, lūdzu. A, man nav. Oba! Jā, tieši kā vēders vajag. Jā, te jau, zin kā, tā zampiņa ir. Papiņš. Taimiņa papiņš. Papiņa taimiņš. Nu, ņem. Skaties kāds. Smuks dzīvnieciņš, nu? Nu ir, mutē ir. Pašāk Viņam tas nābītī. Kembriksa zāķi virsū. Atkal viņam ir tas Kembriksa zāķi virsū. Nu, nāc, es tev palīdzēšu. Te bebrs ir palīdzē. Es nevaru bebriem tik galā. Jā, te ir tā. Jā, nu labi. Baigais, pag uzmanīgi. Tu var te Es varu izkrist Iejaukties cauri, es zinu, iekšā. jā. Ņem stancijas. Es jau gribēju Pateicos. tev palīdzēt. Nu. tā, šitas mums ir. Šitā. Čāls normāli ieknābis pa vidu un pēc tam uzrāvies uz pakaļņā. Jā. Šitā mēs darīsim. Patīk šitā. tev tā zelta krāsvaģīte. Nu, patīk. Jā. Nav jautājumu. Nu, Nu, tā tinkī, vinkī, nu. čau, brašula. Tā, tagad lai viņš ņem manējo. Tā, labi. Tagad es mēģināšu tikt no šīs zampas ārā. Nu, baigās zampa tu ir. Un tie dubļi tādi, tā kā māli tādi. Nu, jūt, Māli tā kā dubļi vai dubļi tā kā māli? Nu, nav tā upe iztīrījusies, saproti? Nemaz nav iztīrīsies. Reku zāles aug un ledus krastā. Viss amen. Paņēma droši. Jā. Izteikti. Nepārprotami. Un pārliecinoši. Dankš. Ir! Es tev aizliedzu lietot šo krāsu turpmāk. Jā, bet šitas nav mazs spožais. Ir rock'n'rolls. Tas ir maziņš spožulīts. Jautājums ir, vai viņi ir lejā, vai viņi ir vidū. Jo varbūt, ka es viņiem Šitas lienu bija papakšu. pie tā krasta paša. Nē, varbūt, ka es viņiem lienu papakšu cauri. Varbūt, jo man ir saklāts. Jā. Nebūs spožs. Diezgan zaļā krāsā. Nebūs, jā. Neko darīt. Aparatūras maiņa. Oi, kāda nabagam pilnīgi tāds tā kā izgriezts. Kāds būtu nokodis. Astes gabalu. Tad mēs iesim šeit. Un mēs nokāpsim lejā šeit. Un šeit, ja mēs kritīsim, tad mēs peldēsim.
Taimiņš. Nu nav liels. Pasties dēlītes visur viņam ir. Notīrīsim no parazītiem. Fuj. Iesim pie Mārtiņa pēc standziņām ātri. Akal standziņas vajag. Tev zivs ir, ja? Jā, lūdzu, es būtu ļoti... Negribu āķīt pirkstā no paša rīta. Negribu. Paldies. Lūdzu. Bet man, tik bieži pie manīm nāca tāds sajūta, ka tev kaut ko no manīm vajag. Man visu laiku vajadzēs šodien. Jā, labi. O, reku zivs iznācis, Mārtiņ. Tā ir tā, kur tu noķēri. Nē, šitas ir kaut kas... Lielāks, ja? Jop. Ir. Maziņš. Maziņš? Maziņš, jā. Arī uz maziņiem kātiņš. Silver One strādā skaisti. Pasties kā. Čum, čum, čum. Kāds viņš ir? No, asintiņas iet. Tad laišam vaļā. Lai, hops. Hop. Plunk. Atkal ķer zivis. Kas te ir zivis? Tu ķer zivis atkal. Nē, nu man paveicās. Jo baigā ir starpība, ka tu šitā pa 500-6 metriem pamaini to pozīciju. Tu baigā starpība tā ir vietai, kur tas māneklis dreifē garām. Šļūts, kā es saku. Jo straumē jau ir baigais spēks. Viņi skaisti tev aiznes to woblerīti. Ievelk kā vajag. Operators uzdod jautājumu. Klausos. Vieglāk noķert taimiņu nekā lasi, vai ne?
Protams, jā, nu. Ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem nav neviens taimiņš vai neviens lasis? Vai ir tikai taimiņi, bet nav lasis, kas gribētu to lasis pacīnīties kādreiz? Kā tur bija tas teiciens, jo mazāk gribi, vairāk dabūsi. Bet nē, nu tas nav likuma sakarīgi, bet tā ir. Viss, kas mums ir jādara šīs situācijās, ir jābūt vienkārši jābrauc pie upes, un agrāk vai vēlāk. Vienam tas lasīts nāk ātrāk, vienam nāk vēlāk. Es atceros savu pirmo lasi Salacā. Es atbraucu uz šo upi. Es, ja nemaldos, tajā dienā noķēru 2 lašus, 2 taimiņus. Un es ar tādām izgāstām krūtīm gāju uz mašīnu, un man likās, ka nu kas tad te ir? Man tak viss ir skaidrs. Viss ir pilnīgi saprotams. Upe, metam vizuļus, ķeram zīves, viņas ķerās, viss ir kārtībā. Nu, tad nepagāja nedēļa, kad es atgriezos šī upē. Un tad bija pirmais fiasko. Visi mānekļi palika upē. Nenoķēru es vairs nevienu zivi, ka man beigās nācās jau es tajā savā kastītē atradu pat kaut kādu relaks zivtiņu, ko es metu, mēģināju kaut ko noķert, un beigās es arī pat gumijas zivis visas norāvu. Tā kā mājās es braucu ar pilnīgi tukšu kasti. Un viss, nu varētu teikt, ka pat tu to lasi, tas stāsts arī tāds laimes stāsts. Tev neko nevajag sasteigt, tev jābūt mierīgam. Tu vienkārši izbaudi to dienu, kad tu esi pie tās upes, un agrāk vai vēlāk tas lasīts arī pieķersies. Nevajag neko sasteigt. Ja tev viņš nenāk 1, 2 sezonas, nu nekas, nu atnāks 3. Tā ar viņu ir. Tur neko nevar izdarīt. Ir kam līp zivis pie laši vienkārši. Nu, kā jau jebkuram makšķerniekam. Vienam ķerās labāk, vienam sliktāk. Bet tas padoms varbūt ir nepadoties un mierīgi iet uz savu mērķi. Tad jau sasniegs. Tad jau tā zivtiņa arī pieķersies. Bija ļoti garš sals. Teica 40 dienas mīnus. Jā, un pasties, kas no tā viss ir sanācis. Mēs skatāmies uz krastu, uz ūdens līmeni, kas šodien mums ir 28. marts, ja? Ledus izgāja pirms 3 nedēļām vai 2 2,5 kaut kur. Viss ir vasaras līmenis. Kur plūdi, kur viss pārējais. Kaut kā baigi unikāli izpus gājā tas pats. Viss upe tīra, viss ūdens jau ir zemē. Nu tā arī gadās. Bet nu tas jau netraucē mums atkal atbraukt uz Salacu paspinīgot lašveidīgās zivis. Bet nav baigi rezultāti. Varbūt labi pie vainas ir laiks, ūdens temperatūra, varbūt būs vēlāk. Bet izstāsta, ka šogad varētu būt viens no tiem gadiem, ka tās zivis vienā brīdī uznāks siltums liels, ūdens nokritīsies un viņas būs spiestas masveidā krist ārā uz jūru. Un tad jau kādā brīdī kādam laimīgajam makšķerniekam, atrodoties laimīgajā pareizajā vietā, nu, būs iespēja ļoti, ļoti daudz saķert zivis. Nu tā, apsties kā Mārtiņš bauda dienu, apsēdies uz blūķīša, saulīte spīd, nu fantastika vienkārši, vienkārši fantastika. Un tas ir skaisti, tas vienkārši ir skaisti. Tu esi pie upes, ūdens kustās, viss čalo putniņi dzied, tev dziesmiņas, tu sēdi uz blūķīša un mētā upē skaistu vizulīti un baudi dienu. Silti. Forši. Teiksim tā, visticamāk, mazliet neesam trāpījuši ar zonu, bet ko tu pusgadu iepriekš var zināt? Skaidrs ir tas, ka ūdens vēl ir augsts, mēs redzam visu ledus krastā. Skaidrs tas, ka tur tās dažas zivtiņas, kas ir jau pabirušas, lai tās ir mūsu mērķis. Pagaidām viss, kas ir ņēmis zem krastiem, zem pacerēm, tādās tā kā aizstraumītais lēnākās vietās. Tāda uzbrukuma upes vidū ir bijuši ļoti maz, ja nemaldos tikai viens. Ko darīt? No otras puses, neizbaudīt šādu dienu, kāda ir šodien,
Nē, tas nav iespējams. Ķeram zivtiņas, un ja tu vēl atrod bluķīti, perspektīvas vietas malā pie upes, vienkārši lieliski. Puķi mazliet tekst. Gandrīz salā iemet. Ir. Tiešām zivs. Kur tu viņu dabūji? Izstāst, kad ir galā taimiņš. Nav liela lašmama, bet ir taimiņš. Nu, es neteikšu, ka tas ir taimiņš, bet nu labi. Tircenīt, es nezinu, kur es tev varēšu palīdzēt. Bet es domāju, ka uz ledus tu viņu neuzcelsi. Lašu papucītis mazīgs. Bet es tev saku, nedomāju, ka tas ir taimiņš. Nu, ja tev palīgā, ja? Nē, nevajag tūlīt dabūsim. Pāčuks. Papiņš. Papiņš? Nu, nekur tur ir zālīt tālāk uz leju. Jā, jā. Nu, kurienes tu viņu tur dabūji? Es tur 14 reizes uzmetu pirms tam. Papiņi vienmēr tādi asāki pēc kustībām. Nāc šur. Trakais nāc šur. Kāds arī viss ar dēlēm sēž uz vietas. Ja? Viss ar dēlītēm. Tāds pagaišs jau. Vaļā ir. Tās tam parādīsim. Redz kāds. Nu labi. Skrien draudziņi. Titī. Un forši. Uz mīļo 10. krāsu, ja? Zaļš. Man tas T2 pat uzšāja pa gruntu šeit. Nu, te bija bedrīti ieplaka priekšā. Jā. Apsties, nu, redzi? Opā. Tikmēr grābstījās, Un mamīte uzreiz. Galvenais, varbūt man vienreiz tā kā buk, otrais buk. Es tev stāstu, nu redz, kā viņš pa gruntu sit. Jā, viņa 2 vai 3 reizes bakstīja man. Un es vēl skatījos tā, un tad pēkšņi, ahā! Irā! Labi. Nu, tagad lēnām un mierīgi. Jā, tur masa ir bišķīt. Es pēc tā
Mutuļa uzreiz ieraudzīja. Bišķīt masa ir galā. Bišķīt masa galā un apsties nekur neskrien, neko nedara, vienkārši viņi jau sāks te pie krastā alēties. Ieraudzījis Viņi vienkārši turēs. Nav jau brīnums. Jā, nepatīk, ka viņi. Te nekas nebūs ātri. Te ir diezgan liela strauma. Viņi tā ar stiepšanu viņi nemaz apsties, redzi? Viņi nemaz tā nenāk. Redzi? Zivs māk izmantot straumu un tas arī viss. Nu, viss. Redzi? Pārrunas. Aha. Oj. Izmērs normāls. Jā, šitā smuka mamma. Tā ir smuka. Oj. Es gribētu viņu parkot, bet nekas jau te nebūs tik vienkārši. Jāvalk iekšā. Jā, bet zin kā, pārforsēt arī negribas. Nav jau man tā kā tur P02 galā. Lai strādā. Tā kā Daiviņa izstrādā viss, kas viņai jādara. Es pa kātu. Rūts. Nu labi, nu šitas vismaz nav tā kā to tur to slerbenā izslerbenēt pa gaisu ārā. Te vismaz ir kaut kāda cīņa ar zivi. Bet nu, nebūs. Ieraudzīja krastu, pagriez galvu uz otru pusi un straumi izdara visu to pašu. Un tad tu mani velc uz krastu. Es pa vidu biju, bet viņi man pa vidu paņēma, redz, nebija tā kā maliņā. Oi. Nu labi. A ko, nav jau varianti, te straumi. Apsties. Nepiekusīs beidzot. Piekusīs. Nebūs, Sigīt, vēl ilgi nebūs. Es negribu viņu pazaudēt, līdz ar to vēl ilgi nebūs. Es tik ieņemu pozīciju. Es arī kātu negribu, es neko baigi tā, nav tā, ka es neko nedaru. Tikko tu pienāc ir stipra straumi, un tikko tu pienāc pie krasta, viņi uzreiz dara to, ko viņi parasti dara. Iet atpakaļ straumē. Oi, kas pāsti. Attā. Parasti tas viss bija tā, ka pie zirgakmens un mugurā, bet šoreiz tas nav nekād, šoreiz nav mugurā. Šoreiz bija, saka, viņi vienreiz tā, cik? Es domāju, nu redz, kā man sitas T2 pa tiem akmeņiem. Otrreiz cik. Un trešoreiz tas cik bija ar pavilcienu. Un tad es sapratu, ka ne. Tur vienkārši viens ir dusmīgs uz pasākumu. Bet apsties, nu viņi aizgāja vispār projām un viss. Apkārtējiem arī paliek interesanti. Nu, liela, bet ir liela zivs. Viņi nav tur, nu, es neteikšu, ka ģisjatka, bet ļoti liela masa. Nu, tur laba zivs. Kaut kad jau viņi padosies, bet, nu, tas vēl var ilgt minūtes 5-7 šajā straumē mierīgi. Jo baigi pieforsēt man arī negribās, zin kā? Jā, nevajag. Arī kātu salauzt, auklu noplēst, ja?
Tam nevajag lielu mākslu. Jā. No spēku te neko nevar izdarīt. Oi, kas pasti, redzi? Bet sāk liekties pamazām. Vēl 1-2 gājieni būs. Un te ir liela strauma. Lielā straumē viņas ir grūti parkot. Jā. Tas tev Straumīti iedod viņai. Jā, nu, spēku, protams, viņai jau tikai sāni jāpagriež. Tas kā zos skatās. Tā pa šitām viņš runā, ka Jā. tās ir ēdamas. Jā, es pilnībā piekrītu. Tur lejā kaut kāda pīlpelnē, es domāju, ko viņš tur sapņo. Paskaties uz šitām. Pa šīm šaubu nav. Diezgan ilgi tas kāds saliecies stāv. Padzirdēju paēšanu. Tu muterīt neuztraucies, tev neviens te neēdīs. Tagad davai ieskrienies un nāc ārā. Ieskrienies un nāc pie uģa. Nāc pie uģa. Nāc pie uģa. Paga uģīt. Lai, ja grib, lai skrien. Kur viņa? Opiņā, nu, bet tur ir čiriks, es tev teicu. Šitā ir tāda parasna. Ļoti kreftīga mamma. Žēl, ka nav lineāli. Nu, bet pasties, Johaidī, nu ritīgi mutē. Tāpēc es arī jūtu tā masa tāda, ka cīnīties tur ne ar ko nevajadzēja. Tagad vajag stanziņas dabūt. Jā. Tagad vajag stanziņas dabūt. Smitiņš te 2. Apsties, cik smuki iesmitēts ir. Un viss un vaļā pasties. Hops. Zāles jau atrāva vaļā kaut ko. Bet tāpēc es arī netrakoju, kad viņu varbūt šī tik maz lūpiņā ierāva aizmugurīt. Šī tik maz lūpiņā var būt, un tu baigā lēsies un pļēngš būs. Būs bļang. Smuks smitiņš. Te 2. Un ja kāds saka, ka viņi nelido. Kā tā mazā meitenīte bērndarzā teica. Tā kā tā. Nu, iedod rokas saslapināt. Lūdzu. Paldies tev, circenīt, ka tu Jā, man noķēri ir, šito smukulītais zastīts. Tā, nu. Catch and release video nenomolcoties. Nu, nav tā kā maziņa. Ir smuka. Šī tā ir ritīgi muteri. Es pat domāju, ka tur pat metriņš ir. Žēl, ka nav svariņa līdz, bet nu. Oi, kur skaisti. Ejam. Aiziet. Davai, iesi? Protams, ka iesi. Torpedo. Aizlaidās. Nu, ko circenīt? Plāniņš smuka. pildās. Aiziet. Svarā mums ir līdzīgi. Tā ir. Nu. Es vienkārši, es negribēju forsēt. Bet tā kā viņi dušķīt padevās, tad uzreiz bija nafigā ārā. Rudenī šī bija ļoti skaista. Ja domāju, rudenī tas bija kaut kāds stabili 13-14. Jā, skaista zivs. Tā Skaisti. masa jau tā aste visu bija tāda, ka Ne, tās, redzu, vēl jau bija kaktiņā, nebija priekšā. Un ja kaktiņā, tad jau viņi uzreiz 2 reizes stiprāk paliek. Bet šis skaistumiņš, redz, nolēma notestēt. Jā. Bet es saku, nebija tā kā tie bijis. ņem, Būs jau labi. ņem. Bet smuks, pēc ties, kā viņš saulītē spīd. Di? Nu, ko daram? Metam vēl? Uzmetam te nojam. Tagad varam iet diezgan ātri, jo viņa šitā trobela, Jā, es domāju, tie nobēra viss, kas te bija uz leju. Uzreiz vajag paskriet uz leju, 1,10 m, 12 m. O, iet.
Ir. Reku ir. Zivs. Tas ir mūsējais. Ai. Nu, bet tik no trešā metiena. Tūlīt izejas pa visām zālēm. Jā, kaut kāda zivtiņa mums ir trāpījusies, re, kur visas zālītes. O, tev ir jauns draugs. Jā. Nu, draudzīgi. Neču. O, iezīmēts, iešauts. Jā, tūlīt. 40268. Četri, 0268. Raivīt, es zinu, kad nepieklājīgi prasīt, tad tev stanziņas ir. Man bija Mārtiņš, kam paprasīt. Pateicos. Stilīgs. Oranžs. Nu, kas te notiek? Ir. Pateicos. Noliksim šitā. Nu, ko tu teiksi? Labi. Iedod, sajauci. Nu, ej atpakaļ. Te. Redzi, te. Viņš jau nav muļķis. Re, kur viņš jau bija te. Tūlīt viņš būs tur. Seklais čerī bladiņš, redzi? Rozīgais. Eseriņš. Pašā metiena galā. Tālu no krasta. Pāri pus upei. Ko daram, braucam? Braucam, es domāju. Neko mēs te neizspiedīsim. Izstaigāts ir, nu. Materiāls gatavojam ir. Nākamo. Protams. Akšķernieku taciņu. Nācām šurp un es ieraudzīju te tādu instalāciju pārtē taciņu. Es viņu tagad novācu no dziļāk krūmos. Tas normāls veiderplēsis sanāca. Pamanīju, uģīts veiksmīgi viņam aizgāja garām. Nav forši, ka tādas uz tādām pat uz ļoti šaurām akšķernieku taciņām, ka kaut kas tāds paliek, jo labām biksītēm izplēst nelabu caurumu no paša rīta, vēl tā kā mums tagad ir agars rīts, būtu īpaši nepatīkami. Bet jā, neko jau nevajag. Ieraudzījām, novācām, ejam tālāk. Leitis, viņš tā kā ir apsēdies tur un tā kā arī uz šito vietiņu tēmē. Un viņš ierauga mani. Un, protams, ka mēs vienmēr pa vietām sacenšamies. Vienmēr jau gribās ķert labākajā vietā, nevis tā, kur paliek pāri. Tā, ielīdz zālēs.
Un te ir tādas gropjas izveidojušās. Vecā upes gultne. Un rudenī vienmēr ir ļoti gara zāle ir. Un tu jau neredzi, kas tev tur ir priekšā. Nu, laikam ir jāmaina āķītis. Nu, viņš bišķi ir jāmaina. Un tas leitis sāk skriet un ļurk iekšā tajā. Un pazuda vienkārši. Nu, gara zāle, viņš skriet, pazuda. Tā kā es tiku pirmais labajā vietā. Tā kā vienmēr vajag iet lēnām un pārliecinoši, nevis steigā skriet. Mēs ejam, tā kā tajā anekdotē, lēnām no kalna lejā. Nevajag skriet, lēnām, mērķtiecīgi, jā. Tāķis gan jānomaina. Vienīgais man nav līdzi, es zinu, kam ir. Mārtiņam ir. Ietesa smuki, straujajā pa vidu, bet nav nekas liels. Bet, nu, uzliku gandrīz aizliegto krāsu, čeriku. Gandrīz aizliegtais, tas ir zaļš, spilgti zaļš. Viņš nokaitina ļoti daudzas. Ietesa nikni, bet redz, viņš jau ir pārāķējies uz citām pusēm. Jāceļ ārā maziņais. Jācenšās pašam neiecelt, bet izskatās, ka vēlciņas negribās iekrist, nečupuika. Ir gaišs, bet nav gaišais. Redz, čalis pa čeriku iešāva, kā āķīts bija smutē, pēc tam pārāķējās uz aizmuguri. Maziņš. Es domāju, ka mēs viņu parādīsim. Neaiztiksim nekā savādākā apiņā. Šādi. Circeni, 1-0! Prieks, zin kā, kad parasti jau viņš te pa tiem posmiem, kur es neko nezinu. Viņš jau parasti no tām bedrītēm kaut ko izskasa. Šoreiz man aizķēriens tur tai krācē palīdzēja, dabūja aiziet viņam bišķi pa priekšu un nocēla to, ko viņš nepagūja man nocelt no deguna. Bet labi, diena vēl gara un īstenībā, kas var būt foršāks par tādu dinamisku copi, kur vienīgais sacensības gars ir tāds, ka kurš noķers vairāk kaifa. Nevis zivis, nevis metrus, nevis kilogramus, bet prieku. Tāpēc, kad šādā upē, šādā plašā, skaistā upē copēt patiešām ir vienkārši prieks. Mums tāds upes nav daudz, un ar zivīm viņas ir pavisam maz. Tā kā ķeram lielās un ķeram prieku. Bet tur, kur es tur no tā zacepa izplēs ārā, es biju domājis, ka es noraušu. Bet tur bija tā, ka es uz piedurkni stinauku virsū, lai nesagriezt rokas. Tā kā pirmais tests uz izravēt resnai niedrai ārā sānus, un tur gosens izturēja. Tur vienkārši izplēs gabalu tādu no resnas zāles, vienkārši izplēs ar gabalu ārā un viss. Bija kaut kāds resnas stiebrs tur apakšā. Un pa mešanu man, atceries, tad pagājušajā reizes sākumā bija atstājis sev uz lašu spoles, bija atstājis tādu aukli, ko ķer līdaks, iespējams, ka viņi bija pat kaut kādi P2. Tad šoreiz man ir pavisam savādāks tās sajūtas, apsties, kur viņš lido. Pasties, mans Dievs. Kāds cik vieza aukli tu ietver? Es uzliku 1,2, tas man salatas smīļāka aukli ir apmēram 1,2, bet man līdzi ir arī uz otras spoles vieniniecīte gadījumā, ja mēs dosimies pie zirgakmenes, kur ir vajadzīgs lielās distances, es paņemšu līdz otru kārtu, patestēsim 16 dzīslēm. 16 dzīslēm? 16 dzīslēm, jā, vieniniec P1 ar 16 dzīslām ļoti gluda. Varētu būt, ka vēl daudz labāk noder tālmetieniem. Un ar citu, te ir atkal kontinentāla copa. Šai auklai ir 27 LB tests, 16-niecei 1,2, bet 1,2 P, bet 27 LB. Savukārt 16-niecei ir
23. Reku te, kā es šeit 4 reizes metu pirms tā akmeņa. Nu, tur viņš arī slaidu starp tiem akmentiņiem. Jo likās, nu, tur tak ir, nu, pēc manām domām, taimiņam ir jāsēž. Nu, es tev pasaku godīgi, es biju tuvāk, tur, kur tu tagad stāvi. Es no turienes uztaisīju 2 īsās. Nu labi, nu viens. Nu, es jau domāju, lašķērs. Tu pasties, līdekas jau. Circenītim degradācijā es gāju, sāk pa dīķiem līdekas ķert un stāstīt, tur taimiņam bija jāsēž. Nu, bet te viņi paņēma straumītai pie tā akmentiņa. Cik saprotu. Bet nevēla. Opā! Aha. Kaut vai no akmens vai dzīvība? Šita būs darīšana mums. Būs darīšana, jā. Tu skaties, nu jā, nu tu jau esi vision uzlicis, ne, bet to, nu jā. Great hunting. Great hunting uzlicis, jā. Līdaka krāsā. No. Pat tam āķītim, ko viņš no manīm paņem, nepaslinkoja taču kembriku uzlikt, jā? Līdakām jau tie kembriki patīk. Kā mēs līdakas skaitam? Puspunktiņš, jā? Nu, tāda zaraza. Nezāle. Neapbižot circenis, pirkstiņš sāpēs. Pasties, kas tur nāk? Vai tik mums tūtās nebūs kaut kāds paziņojums, ka mēs kaut kur ne tur ķeram? Nē, pareizais. Jā, te pie tā jā, nu cinīts ir forši, bet pie tā maliņām te tā ar pietāti. Te, kur zāles aug, viss ir labi, bet 5 centimetri tālāk nekas nav labi. Bomba dzīva. Pēc spožā neizklausās. Muter, bez jautājumiem muter. Ir ilgās pārunas, tagad vajadzētu, lai viņi neaiziet tur baigi tālu lejā. Jo viņi paņēma tur lejā starp tiem ritīgi starp akmeņiem. Ja? Paņēma ar smuku buksu un tagad es kopties, viņi ir uznākusi jau te tagad augšā. Labā ziņa, ka viņi nāk augšā, nevis iet lejā. Bet viņas parasti nāk augšā. Bet tas nav nekas maziņš. Tas nav nekas maziņš. Tā kā mēs viņu te parkosim, tas būs interesanti. Šita būs interesanti. Te būs ar piedzīvojumiem, jā. Bet tas nekas. Piedzīvojumu dēļ mēs esam atbraukuši. Kur ir? Nāk augšā, stumjās augšā. Tur ir Mārtiņš uz grauka padzīst. Tas redz te akmeņus. Es domāju, ko tā priekš kam ir veiders vajadzīgi. Ja paņem mamīti tur, kur tu viņu nevar pastiept, tad... Viņi grib iet vēl tālāk augšā uz to lēno.
Nu, nezvai, mamītes it kā nelec. Nu, parātām gadās, bet manējās nelec. Manējās parasti kaujās vienkārši. Bet te ir stiprs trauma, viņai ir viegli cīnīties. Mierīgi, Uģīt, te nekas vēl nenotiek. Es jau tik stāvu un padzeros. Jā, mierīgi. Vēroju kino. Tāpēc, kad viņš šobrīd izmanto straumu, ir atkal kaktiņā. Un, ja ir kaktiņā, tad tu pats saproti, viņai tikai galviņu jāpagriež. Redz, atkal, tāds sāniskais ir. Klasiski. Un pie tam manā pusē būtu otrā pusē, viņa jau sen būtu ārā, bet redz, viņai ir ļoti viegli visu darīt. Nu, es varētu forsēt, bet es jau esmu atbraucis papriecāties arī mazliet. Viņai galīgi sārnos tas voblers, tāpēc viņa arī tik stipri jūtās. Būs labi. Tu gribi paņemt viņu, ja? Es viņu paņemšu, jā. Es jau viņu tā kā, nu labi, paņemt, tu būs ātrāk. Ja jau es esmu ūdenī iekāps. Tad jau paņems. Tad jau paņems. Tad es paiešu ārā, lai es varu viņu tev pievest. Negribu nemaz tā. Nav nemaz liela, bet aizķēries ir sārnā. Nav tik liela kā tā, kas pagājušreiz bija, vienkārši sārnā ir. Un tāpēc viņa to sānu arī spēja tur. Pak, vēl Es nav. esmu mierīgs. Vēl nav. Kā nav? Ir. Un tad, kad ir, tad jau ir. Ir. Viss ir. Smuka, spēcīga mammīte, ne? Jā, smuka diezgan. Nav liela, bet es neņemšu rokā, nav ko mīcīt. Jā. Kāpēc zālīt? Nu kā ir, tā ir. Nu. Smitiņš strādā kopā ar mammīti. Aukliņu smuki nostrādāja, viss kārtībā. Nu, Zivtiņu pacīnījāmies. ir. Viss pietiek. Un Tā tagad mammīte. jau uzreiz tā kā. Bet šī tāda vispār bez nevienas rētas, bez nekā tāda Smuka, jā, smuka pasties, zivs, vienkārši jā. tīra smuka zivs. Bet viņi ieplēs tā kā spožais, viņi nepaņēma mammas stilā. Nu? Tur bija tāds tranda, dumba, bamba, bumba. Jā, bet viņi bija ļoti agresīvi noskaņot. Tā kā. Nu, es ticu, Circenīt, ja tu saki, ka jāuzmet, tad jāuzmet. Krāsu atkal. Krāsa ir gandrīz taču aizliegta. Gandrīz, jā. Man tādas nav kā Circenim, man tikai tāda, kāda man ir. Bet jā, seklēs smitiņš, straumīta laba. Mest vajadzēja tālu, tāpēc noņēma T2 uzlikt shallow runnerīt un smuki ielādēja un tur pakmentiņi, cik, un pēkšņi din, zini, tā kā tā mocīta piečitā. Un mocīta sāk rūkt, jā, nu, smuka cīņa bija, man patika, forši. Vēl vien, vai, pagaid tā, cik mēs redzējām stirnes šorīt? 10 stirnes, 2 dzērvus, vēl ir ko darīt. Daudz no jums ir pamanījuši, ka mēs staigājam tādās foršās Patagonijas Swift Current vēders jaciņās. Ar ko viņi ir tāda forša? Nu, man viņa ritīgi patīk pašam. Pirmkārt, ir ļoti daudz kabatas salīdzinoši.
Re, kur mums iekšā telefonu mēs varam ielikt, ja, dotajā brīdī mikrofons. Un šeit ir tāda kabata, kur var pat kastīti ielikt, ja, mušiņām. 2 ārējās kabatas, tad mums no sāniem nāk roku sildāmās kabatas, kur jau mēs arī, ja gribam, kaut ko varam glabāt, bet tāda forša lietiņa ir. Tad, protams, foršā kapuca savalkamā no visiem pusēm. Tad arī iekšā mums ir, ja mēs kaut kur ar vēdersiem brienam dziļi, tad re, kur no iekšas mēs absolūti viņu savalkam kopā, lai tā jaka nosedz vēders, lai pēc iespējas mazāk, kaut kur ūdens var iekļūt. Un plus arī šitai parasti vēders jakas, viņas ir īsiņas, tā kā viņas ir domātas vēdersiem, tad parasti viņas taisa īsas, jo vēders jau jums to nosedz priekšpus, bet šī ir arī perfekta jaka, ko var arī izmantot laivā vai staigājot no krasta. Ļoti labi 25 000 mm izturība, elpojoša un pietiekami gara. Tāpat arī roku manžetītes izvalkam ārā, savelkam, aiztaisam ciet un noslēpjam. Viņas mums netraucē. Reku roka ir pilnīgi aizsaka. Un no āras tepat mums, ja mēs gribam vienkārši, lai mums ir ciešāka tā roka, rekur ir speciāli 2 podziņas, kur mēs varam aizkniedēt ciet, akniedēt vaļā, kas man ļoti patīk. Viņas mēs varam noregulēt, cik cieši mums vajag. Ja mēs, teiksim, kaut kādu zīvi ņemam, kā tagad ir tāda situācija, ka mums vajag, Mārtiņš vēl klasi, man jāasistē, neko darīt, es kāpju ūdenī, es forši tās manžetītes aizvalku ciet, un burtiski tur tajā brīdī, kad es to zīvi esmu paņēmis un izvalku ārā, man tad ūdens netiek garām. Un tad, kad gribās atkal brīvāk pastaigāt, viņu attaisam smuki vaļā, tādas gumiņas forši savalkās, un ir atkal brīva roka. Tā kā šitā jaciņa ir silti iesaku, ļoti, ļoti patīkama. Un tas, ka viņa nav cieta, viņa ir mīksta, tev diezgan patīkam ir viņā staigāt. Tā, Patagonija, Swift Current, ļoti ērta un funkcionāla jaka. Un šitā ir forša, mīksta, patīkama un skaista, un gal galā tā ir Patagonija. Un domājam arī par zaļumiem. Viņš iet bišķi dziļāk kā seriņš, kādu centimetru 15-20. Uz to jau es cerēju, bet es necerēju uz to, kad viņš nespēlēs. Viņš nespēlē. Ir. Eķā! Ģiltiņā, tomēr viena ir. Šūpiņš, ja? Smitiņš. Šmitiņš. Nāc ārā, Šmit, no kāpostiem. Palīdzēt vajadzēs? Gan jau mēs ar operatoru tiksim galā. Nē, es vienkārši pa izmēru. Izskatās nav, ka mamma nav, ja? Nav mamma. Jo, ja ir mamma, tad es tev palīdzēšu. Taimiņš. Viņš tieši tur aiz tā akmens bija nolīdis. Un es tā domāju, es te nācu un man nebija ar ko aizmest tik tālu. Atnācu, ieraudzīju Smitiņš. Ar to tu tiec klāt atkal. Papsis. Papuciņš. Jā. Papsēns. Līņa krāsā. Es teiktu, ļoti skaista, liela strauta forele. Bet tomēr taimiņš. Jā. Jo Tauta foreles kaimiņš, taimiņš, ja? Jā. Principā tas jau viens un tas pats ir. Paņemsim tevi Tas mierīgi. smuks papsis ir. Redz. Tāpēc, ka tas Smuks jau knābis viņš ir tāds reāls. Redz smuks. Un redz, kā viņš no maliņas nav trāpīgs, tā kā viņš sākumā gribēja kārtīgi iebilst. Smitiņš. Paņemam smuki un stāndziņām vaļā. Tā spēlē. Parādīsim ziltiņu. Tas tāds smuks. Viņš izstās, ka uz āķa jau kādam ir bijis, redzi? Te ir tāds savainojums. Jā, viņš ir bijis kādam uz āķa. Ko? Paldies tev, zaķuk. Skrien. Čičī. Atkal rozā.
Atkal pa pusē aizliegtā krāsa. Pa pusē Pa pusē aizliegtā aizliegtā. krāsa, jā. Tālā distancē. Nu, redz, tās zivis nav tik daudz, cilvēku daudz, presings liels. Kaut kur tā ziltiņa ir pa kādai. Tev varbūt citi nevar tik tālu aizmest, jā. Un tad tev ir jābūt mānekļiem. Aizlidot tur, kur ir zivs. Ejam meklēt vēl kādu. Kas te uģī? Ai, jo! Tu tikai tagad pamanīji. Lai man šesiņ, tev ir jāturās no tevs pa gabalu, ka nedabū pīrsīgu. Nu redzi, es esmu šodien tāds tā kā Mārtiņš, mums ir noķēris lasi un taimiņu ar spinningu. Un mēs esam sapratuši šodien, kad tās zivis baigi neķerās. Un tad, kad viņas neķerās, kāpēc nepadarīt, kā saka, dienu tādu bišķiņu krāsainā? Un pie mums mušu kārtu. Ja viņas neķerās uz spinningu, kāpēc lai nevarētu viņas neķerties uz mušu kārtu? Tāpēc mēs izdomājām, ka tomēr Mārtiņš iet ar citu spinningu viņu paņēma, man bija jāpārliecina, vai viņš kaut ko uzliek. Es izdomāju, ka es paņemšu mušu kārtiņu, pastaigāsim te. Tas arī tāds, gal galā mēs tirgojam brendu Vision, kas ražo ļoti daudz labu mušu kārtu un spoļu. Līdz ar to mušot jau arī jā. Pareizi? Pareizi. Nu, tagad iesim bišķiņ pamušosim, kā saka, tautā saka. Ņemam ievalkam aukliņu, jā, čums. Staisnojam, ievalkam un ievalkam. Lielais optimisms par 63 lašiem dienā ir mazliet noplacis. Joties parādās entuziasms uz dažādām citām lietām. Circenīti parāva mušot. Ja, jo gal galā mēs esam vienā no labākajām vietām Latvijā, kur to darīt. Nu, man savukārt parāva pamakšķerēt, paspinīgot ar kaut ko citu, nevis Dāju Moretānu, ar kuras spinīgoju pēdējos nezinu cik gadus. Un nolēmām patestēt Didriftu 5G, 962 ml. Viņš teica, nu paņem, nu patestē. Nu, es viņu tagad testēju. Jāsaka, kā ir, baigi maz kur piesieties. Pie tam, ja paskatās uz to cenu, kas tur vēl joprojām ir, tur 346 eiro pa kātu, kurš ir tik viegls, tik jūtīgs, tik stabili met. Un ir absolūti informatīvs visos punktos. Un viņš pie tam ir vēl tāds kāds, kas patīk lielai daļai makšķernieku, viņš ir sausāks nekā, teiksim, tāds klasisks lašs kāds varētu būt. Ko es varētu pateikt par riņķīšiem, ka viss man ļoti patīk, izņemot to, ka mīnusos viņi ir drusku mazāki nekā Moretānam, drusku mazāk nekā circeņkārtam. Varētu būt, ka tur kaut kādos ledus apstākļos varētu būt kaut kādi jautājumi, bet tā, teiksim, no mešanas viedokļa man viss ļoti patīk. No skanīguma viedokļa viss tur ir super. Gaidām zivi. Paralēli tam visam mēs vēl testējam arī vēl vienu lietu. Jo, ka jau testē, tad testē. Uzlika droši vien 16 zīles lauku. Pastīties, kādas sajūtas ir, kā tā aukla iebraucās. Jo tas, ka viņi forša aukla skaidrs, viņi tad diezgan stingri startā bija.
Nu, pastīsimies, kāda viņa izskatīsies, ja mums izdosies uz viņu izvilkt kāda zīme, kā viņa uzvedīsies pēc sajūtām, bet man liekas, ka tur viss būs baigi labi. Jo. Viņa ir tādā vienkārši spilgtā krāsā, kas man īstenībā cokojot lašas tīri labi patīk. Jo spilgtu auklu var labi redzēt arī attālumā, kur viņi ieiet ūdenī, kas bieži vien nav mazsvarīgi. Turpinam mētāt to, kas uz kā ķerās. Čeriks. Seklēs čeriks. Lido vis tālāk, ķer vis labāk. Un ko es uzliku? Uzmini, ko es uzliku? Smuks pat izstās. Māmu mīli uzliku. Smuks taimiņš. Nezinu vai. Nezinu vai. Es uzliku mammu mīli, tā kā nezinu vai tas ir taipīgi. Aha, izstījās pēc resnas taimiņā. Būs smuka. Jā, 50 liks tas nav. Nav. Aidrits var parādīt, kā viņš šāds. Ir. Jā, ir gan taimiņš, kā tu viņus pazīsti. Nu, pēc astes bija tāda resna, tādas trupiņa. Nebija mammas asti, jā. 3 stūri bija. Nu, smuks taimiņš. Smukulīts. Kaimiņš. Drīz kā kaimiņš. Nav līdzi. Nu nav. Kā iedu labi. Iemalcis iekšā rakstīts tātībā. Tā, tagad varbūt jautājumiem mamī ir bijis. Es tev. Riktīts mamī. Lapā mīksts. Mīksts un silts. Jāpamēģina, ko tas taidrifts dara ar kaimiņu. Neko. Izvēlkā. Nu, tagad es beidzot tev ar stantiņu šietot uz cilvēku. Zini, te bez stantiņām varētu būt grūtības. Bet, nu, vismaz apsties, un uzliku mammu mīli ar savādāko rollingu. Kur taimiņu Un kaut kāds 4. 5. metiens, un ir atkal mammu mīlis. Kā viņš čārsām ir ielicis. Nu, viņš ir riktīgi ielicis iekšā. Viņš abi āķi ir mutē. Tā, miers. Nesabojā man neko un sev ar neko lūdzu. Perfekt. Tieši tā pieredze dara labas lietas. Tā jau runā. Tā jau runājā, nu pasties kāds smukuņš. Tā, nu ko? Aiziet. Nav ko tev liekas viļināt krastā. Iepriecina vēl kādu. Nu tā, prasījāt iesvētīt taidri. Labi. Ai, ko te ir mīksts. Tā kā bērnībā. Tā kā bērnībā iekāp kaut kas mīksts. Patīk tas maneklīt, ja? Tā, kas tur ir? Kas šitas tāds ir? Paskaidro lūdzu. Kur ir 2 punktiņi? Nu, lai nav jālas, kas rakstīts. 1 punktiņš ir slīkstošais, 2 punktiņi ir T2. Skatītājiem varbūt redz 2 punktiņi. Tā kā, nu, jā. Man tā es marķēju, SRkas. 2 punktiņi ir T2. Lai nav baigi jāskatās, kas rakstīts, es visus neatceros. Tas nav nekāds ne pievilinātājs, ne atbaidītājs. Zaļa bise. Tircenīt, ķersim vēl vienu.
Taimi. Kāda smuka vieta. Viņš iegāja. Kāds kaut ko ir noķēris. Nu, kas? Ir savs sarežģīt. Līdaka taimiņš. Tu iedomājies, kur viņi stāvēja? Tas ir diezgan dekāvīgs, ka viņi jau stāv upes vidū. Tas nozīmē, ka tur neviens neko neiekarina. Bet paties, tāda brūra, forša. Jā, smoka līdaciņa, bet apsies, kas te krastā, tie tā daudz spožas zvīņiņas. Pleķēni. Diezgan pleķēni. Rekā pieņi pil. No kaut kāds tur tūs no šitās te. Tārpaina un upes vidū. Nu, interesanti. Nu, pasties kādu līdu. Pasties kāds viņai uzpampis šitas. Nu, kāda viņam tāda. Nekod man kājā. Viņi stāv uz vietas upē, visi vienai dēlēs. Upe tek uz rietumiem, uģis garām brien. Ai, cik forši tu man taisni pastiep, kas jāpastiep. Nu, ko? Vakars. Nav pavisam vakars. Vakars, bet nav iedvesmas vairs, ne? Ne. Ko upīt bišķi krāpjās šobrīd. Kaut kā pagaidām, jā. Jā, Neizstās, ka baigi arī kaut kas mainīsies. Nu tā krasa. uz labo pusi. Jap. Uz otru var mainīties, tāpēc, ka šodien mēs redzējām, kur mums akmeņi parādījušies, ir tie, kurus no rīta neredzējām. Jā, ūdens ļoti strauji sāk kristies. Un sajūt, ka zivtiņa arī ir pakritus ārā. Kaut kur kaut kas vēl ir kaut kādās čupiņās bijis, bet Jā, bet tās čupiņas arī paretinātas jau. čupiņas ir paretinātas un tā, un principā jau tā, nu ir divi veidi copas, ir baksti, kas neuzsēžās, Un tad ir tie, un kas... tad ir tie, kas ir, es vēl neko neesmu dabūjis. Atkal, beidzot man rozā! Reku mans rozā, jā. Vai reku mani zelta sāni, jā. Nu, lūk, un Un jau sāk līdakas arī parādīties upes vidū. Jā, cirteņš šodien nu, līdakās viņš man notic vidlū patās vienkārši 2-0 bez varianti. No, bet tad tiem, Ko mēs darīsim Laškarelī? nu nezinu, Ņemsim popers, ne, jo ūdens baigi daudz nebūs, ķersim uz volkarīšu. kā vokarīšiem, jā, Kaut ko jau izdomās. Nu, lūk, vairāk nemetam. Vai metam vēl kāda starpība? Jebkurā gadījumā diena bija forša, neskatoties pat uz to, ka kaut kāds kaibars lidoja pāri un parādījās slapjums no augšas. Tas Jo nenozīmē, prognozēs ka mūs aptaisīja. Jā. Nu nē, Nē. vienkārši nedaudz uzlīja. Nedaudz uzlīja, jā. Un jā, tas tā kā bija tāds pārsteigums. Bet jau godīgi tad salats, nu tā. Var jābūt, ka citās zonās ir labāk, bet tā zona šogad zona ir nekāda. darba zona. Nu labi, īstenībā jau forši ziltiņu mēs savu noķērām, izstaigājušies esam, muguru velk, kājas sāp, šīm, viss ir kā Kājas lašas copē jābūt, viss ir bumbās. Jā. Nu, ko vēl 3 metiena šūpiņi tajā vietā, kur kaut ko vēl var būt, ka var dabūt, gan jau, ka nevar, varbūt līdaku. Vajag vēl. Nu, 3 reiz uzmetam un Un uz sakam, jā, bet copēt ir forši. vienmēr un visur. Jā, un sekojiet kanālam Mehalotas video, jo mēs tur liekam iekšā gan copas piedzīvojums, gan arī tādas viltībiņas, ko mēs darām. Piemēram, es varu parādīt savu mīļāko šūpiņu krāsu. Ne? Redz? Jā. Zeltā.
zeltā, ja? Un šodien es viņu noķēru. Neko. Es viņu uzmetu 6 reizes, bet šopiņš ir superīgs. Bet ir vēl gauja būs priekšā. Es domāju, kāds 2, 3. Un īstenībā, jā, pa gosēnu var pateikt labs. Viss patika, lido tālu, skaņa klusa, zivs, ko es tur, kaut kāds čakāņus, ko es tur ravēju ārā. Man arī likās, ka tu vienu pakustini. Akmenim arī likās, ka viņi pakustina, bet viņš neizkustējās. Viņš saprata, ka viņi tikai pakutina. Jā, bet jā, okei. Viss, beidzam stiept gumiju. Jā, braucam mājās, braucam makšķerēt. Braucam mājās, braucam copēt. Copēt ir jābrauc, jo savādāk nezini, kurā dienā ķersies. Varbūt mēs te vienkārši nemākam un visiem pārējiem ķerās labāk. Jā. Neasakas biedri.